Netālu no Ljubljanas centra esošajā Hotel Plaza viesnīcā mitinās visas komandas, kas iekļuvušas Eiropas čempionāta 2. kārtā. Tā skaitā Latvijas izlase, kas pēc brokastīm devās uz treniņu, lai gatavotos nākamajai spēlē pret spēcīgo Franciju, kas otrā posma pirmajā spēlē piekāpās Lietuvai. Treniņš iesākās ar gavilēm par godu Artūram Štalbergam, jo viņš ar pirmo reizi bija precīzi no laukuma centra. Pēc sacensībām starp treneriem laukumā devās basketbolisti, kuriem savs cīniņš, pēc kura zaudētājiem jāšķērso laukums rāpojot. Treniņš šoreiz tikai 45 minūtes. Tā lēmuši organizatori. Mūsējie daudz skrēja, meta, daži gatavojās individuāli. Lai imitētu Francijas atlētisko basketbolistu garās rokas, Štalbergs ņēma talkā slotu. Mūsu nākamie pretinieki komentārus neprasa. Lieki kaut ko piebilst arī par NBA spēlējošo Toniju Pārkeru. Taču mūsējie uzvārdus uz pretinieku mugurām nelasa. Atceroties arī visu jauniešu izlasi, mums Francija ir bijusi tāds parocīgs pretinieks vienmēr, jo, nezinu, vienkārši mums viņiem diezgan labi vienmēr sanāk spēlē, kas arī viņiem būtu par uzvārdiem uz kaut kā parocīgu un noteikti jau seksim zonu, zinot to, ka tur daudz melnēji, kas varbūt nemet tik labi grozi. Protams, atlētiskāk, garāk tie spēlētāji, un šodien treniņā izgājām cauri, kā mēs varētu viņus apspēlēt, un skatīsimies video, un mēģināsim izmantot savus, protams, tas ir ātra spēle un agresīva aizsardzība. Protams, pēc Francija vienmēr spēlēt ir forši, jo tomēr liels zvaigznes, un mums izaicinājums vienreiz uzvarēt viņus, un pirms 2 gadiem mums beigās bišķi pietrūka. Tagad mēs esam pieredzējušāki un domāju, ka būs ļoti interesanti cīņa. Komandas kapteinis pēc uzvaras pār Maķedoniju pirmajā posmā atzina, ka iedvesmojies no filmas Gladiators. Pret Ukrainu nekāda papildus motivācija nesot bijusi nepieciešama, bet tagad, pirms spēles pret Franciju, visa komanda apmeklēja kinoteātri un noskatījās filmu ar nosaukumu 2 stobri. Atliek vien novēlēt atrast īstos ieročus pret spēcīgo Franciju, lai vēl vairāk pietuvinātos Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālam. Reinis Ošinieks no Ljubljanas, Slovenijā.